Labvakar! Es ļoti mīlu pasakas, un man patīk tas skrodes, kas saka 7 ar 1 sitienu. Tad man patīk tas skaistais stāsts Bībelē par Dāvidu un Goliātu. Un latviešiem tas labais teiciens, mazs cīnīts gāž lielu vezumu. Tad, kad par to padomā un sāk lietot, tad tik labi paliek. Meklēsim to labo viens otrā. Meklēsim draugus, meklēsim domu biedrus. Tas ir tas svarīgākais, kas šodien. Jo tam, kam dvēsele vaļā, tam vajag dvēseles radiniekus. Nemeklēsim mēs vairs melnos plankumus, skatīsimies uz gaismu. Gaisma ir tā, kas šodien ir nepieciešama gan mūsu sirdī, gan dvēselē, gan arī tiem tajos tumšajos kambaros, kas ir apsēsti ar tumsu. Diemžēl citiem tā tumsa būs mūžīga. Bet tur nekā nevar darīt. Jo daudzās reizēs cilvēks savu likteni izvēlās pats, un kas grib visu, tas nedabū neko. Man ir prieks par visiem cilvēkiem, kas prot priecāties, par tie, kas vēlas sev palīdzēt. Un šobrīd man ir ļoti viegli strādāt, jo pie manis nokļūst ļoti daudz, un taisni tādi, kas vēlās. Un ir vēl labāk, kad varam to darīt kopā ar medicīnu, jo tas ir brīnišķīgi, jo galvenais jau ir rezultāts. Un rezultāts ir atkarīgs no mums pašiem, kas notiek mūsu galviņās. Ja es ticu, ka es varu, tad es varu. Ja es ticu, ka es gribu, tad es arī gribu un man sanāk. Nelietot tos vārdus es nevaru un tam līdzīgus. Ticiet, ka jūs varat, ticiet, ka jūs esat, un ticiet tam, ka jūs esat brīnišķīgi, vienreizēji, un tāda esat tikai jūs un vienīgi jūs. Lai Dievs dod jums spēku, man arī dod, un neaizmirst pateikties saviem vecākiem, arī tad, kad viņi ir viņa saulē, jo viņi tik un tā ir mums blakām. Un ticiet mīlestībai, ticiet saulē, ticiet sev. Nekas nav labāks par ticību labajam, jo jebkurā pasakā un jebkurā notikumā senos laikos nekāds spēks nav spēcīgāks par mīlestību. Ticiet mīlestībai. Un jebkuru darbu jūs varat izdarīt tikai un vienīgi ar mīlestību un ar prieku. Un nekas nav labāks par mīlestību. Mīliet sevi, mīliet savas mājas, savu dzimteni un viens otru. Lai jums veiksmīgas dienas!